Šodien mēs runāsim par izmainītu domāšanu. Kad mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, mūsu gars piedzimst no jauna, un svētais gars savienojas ar mūsu garu, un mēs atzīstam no Dieva gara. Un mūsos ieplūst Dieva dzīvība, un mūsu garīgā būtne iegūst mūžīgu dzīvību. Pareizi? Tagad mums ir jauns gars, pēc tam mums ir jauns gars, kad mēs pieņemam Jēzu savā sirdī, tad mums ir jauns gars. Bet mums arī mūsu prātu, mūsu domāšanu ir nepieciešams atjaunot saskaņā ar mūsu jaunpiedzimušo garu. Nepietiek tikai, kad mums ir dots jauns gars, Dievs vienā mirklī, kad mēs pieņemam Jēzu, dod mums jaunu garu. Mēs piedzimstam no augšienes. Tā kā no visas sirds mēs pieņemam, ne jau tā tik. Bet, kad no visas sirds mēs piedzimstam no augšienes, mums tiek dots jauns gars, kas savienojas ar svēto garu. Bet mums arī ne tikai garām mums jāatzīst, bet mums arī prāts, mums jāmaina prāts, jāatjauno prāts saskaņā ar šo jaunpiedzimušo garu. Jo Bībele saka, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savas iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties prātā un garā. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Tātad Bībele mums saka, mums jāatjaunojas arī prātā. Ne tikai garā, bet arī prātā. Protams, mums palīdz arī svētais gars. Pareizi palīdz svētais gars atjaunoties prātā. Bet arī pašam ir jāmaina savu domāšanu. Mēs nevaram domāt tā kā agrāk. Un šis atjaunošanas darbs, es saprotu, pie mūsu prāta, pie mūsu domām notiek visas šīs zemes dzīves garumā. Pareizi. Tas ir viss process. Tas nenotiek vienā mirklī, kā mēs iegūstam šo jaunu garu, vienā mirklī, kā mēs piedzimstam no augšienes, bet prāts, mūsu domāšana, pie to mēs strādājam visu dzīves garumā. Tas mums prasa laiku, enerģiju un spēku. Prāta atjaunošana ir vajadzīga, lai cilvēks varētu saņemt arī remu no Dieva un lai cilvēku izrunātiem vārdiem būtu radošs spēks. Daudz cilvēku piedzīvo šo garīgo atzimšanu, bet viņi neatjauno savu prātu. Lai viņu domas būtu saskaņotas ar Dieva domām. Šī iemesla dēļ svētais gars, kas atrodas mūsos, nav spējīgs brīvi darboties ar mūsu domu dzīves kanālu. Saprotiet, ka svētais gars nespēja darboties, ja mūsu domas nav Dieva domas. Pareizi. Ja mēs kaut ko domājam nepareizi, kaut ko, es izstāstīšu, kādām domām vajadzētu būt, lai svētais gars darbotos. Es to mēģināšu sākumā paskaidrot ar kādu piemēru par vienu mācītāju dzīves stāstu. Tāds īsts fragmentiņš no viņa dzīves. Tas pareizāk sakot, viņa diskusija ar savu dēlu. Viņam bija diskusija ar savu dēlu. Un kādreiz, viņa kabinetā ienāk viņa dēls, viņš mācījās kaut 4. klasē skolā. Tur bija rakstīts, ka viņš mācījās 4. klasē. Viņš atnāk pie tēti, un viņš tāds, kautrīgs, lēns tāds, viņš stāv un nevar neko pateikt. Grib kaut ko pateikt cilvēks, bet nevar pateikt. Un tēvs, protams, palīdz dēlam pateikt. Viņš jautā dēls un gribēja man droši vien kaut ko jautāt. Dēls pasmaida un saka, tēti, es tev uzdošu kādu jautājumu, bet droši vien tu dusmosies uz manī, ka es pateikšu šo jautājumu. Tētis sev saka, nē, es nedusmošos, runā droši. Viņš tā viņu iedrošina to dēlu. Uzdod man to jautājumu, viņš prasa. Labi, dēls saka, dēls turpina, viņš saka, kādēļ tu? Viņš saka, atļaujies runāt sapulcē melus. Viņš bija šokā, viņš visu laiku sludina, viņam nelikās, ka viņš melus, viņš sludina, kā viņš no Bībeles un viss.
Viņš nevar saprast, kāpēc dēls tā runā un kāpēc neuzticas viņam. Mācītājs, tas mācītājs tēvs saka savam dēlam apsēties un pasaka, kāpēc tu domā, ka es runāju melus. Un viņš prasa tētim, tu bieži savās atpulcēs runā, ka esi dzirdējis, ka Dievs ar tevi ir runājis. Un tādēļ viņš katru sestdienu, kad, tādā laikā, kad viņš saka, ka Dievs ar viņu runājis, viņš pieiet pie tā mācītāja kabineta durvīm, tas puika, un atver šīs kabineta durvis un skatās, vai tētis satiekas tiešām ar Dievu. Un nekā viņš neredz tur Dievu. Viņš domā, gan tas tētis melo, viņš uz laiku stāsta, ka viņš sanāks ar Dievu, bet kā viņš paskatās, tur neviens Dievs nav. Un, protams, puika ir 4. klasē, tā viņam saprašana, bet viņš domā, ka tētis melo, nevienu Dievu viņš tur neredz. Viņš saka, kā tu tētu tā var stāstīt, bet nekad es neredzu šo, neredz Dievu, tu tikai melo tiem cilvēkiem, viņš saka. Bet mācītājs tagad ir, nevar saprast, kā dēlam to paskaidrot. Un viņš, kā viņš izskaidrot ar visu to sarunu ar Dievu, kā viņš tā izskaidro. Viņš domā, ja viņš tagad kaut kā teoloģiski to izskaidros, kā pēc Bībeles, un tas jaunais cilvēks nesapratīs pareizi. Ja tā tu izskaidro, tā gudri kaut kā izskaidros, kā Bībelē rakstīts, bērns nesapratīs. Un tad Svētais Gars viņam pateica no priekšā, kas viņam jāsaka, caur viņa domām. Svētais Gars sāk runāt, un viņš uzdeva dēlam jautājumu. Vai tu, dēls, esi redzējis savas domas? Dēls reiz apjuku tādreiz, viņš saka, nē, es nekad neesmu redzējis savas domas. Un tad tas tētis saka, tādēļ tev, dēls, ir tukša galva. Izrādās, ka tev nav nekāda doma. Nē, tēti, viņš tas dēls neatlaižas un saka, man ir domas, tāpēc es varu runāt. Bet tomēr tētis neatkārtas un saka, bet tomēr es nevaru redzēt tavas domas. Dēls saka, kā tu vari redzēt manas domas, ja tās ir kaut kur dziļi manās smadzenēs, un es pats tās nevaru redzēt. Labi, tētis saka, ja tu pats nevari redzēt savas domas, tad tomēr tās ir ar tevi, vai ne tā? Jā, tēti, atbild dēls. Labi, tētis turpina. Un kad es satiekos ar Dievu, kaut tu viņu nevari redzēt ar savām acīm, jo Dievs ir līdzīgs tavām domām. Pareizi? Dievs ir kā līdzīgs tavām domām. Dievs arī nav redzams. Bet Bībele saka, ka Dievs ir vārds. Pareizi? Jo, kā mēs zinām, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, un ar viņa viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies. Un tātad Dievs ir vārds, pareizi. Un kas tad ir vārds? Tā ir doma, kas ir ietērta vārdos, pareizi. Kas ir vārds? Un kas varētu būt vārds? Tā ir tava doma. Ja tu nedomā, tu jau vārdu nepateiksi tavu vārds, neizsaki. Ko tu domā, to tur arī saka, pareizi. Un tas ir līdzīgi kā Dievs. Dievs arī nav redzams, viņš ir kā doma. Un ja Dievs ir doma ietērt vārdā, tad mēs arī saprotam šīs Dieva domas, jo, piemēram, angļu valodā, ja mēs runājam, tad amerikāņi saprotam, piemēram, Dieva domas. Kad Dieva domas ir ietērtas, piemēram, krievu valodā, krievi saprot tās pareizi. Un kad latvieši kā saprot Dieva domas, kad ir latviešu valodā mēs runājam pareizi. Tātad, un tālāk mācītājs skaidro savam dēlam, kad mēs lasām rakstus, Dieva vārdu, Dieva domas pieskaras mūsu domām šajā neredzamajā pasaulē un iznāk mums šī saruna ar debesu tēvu caur Dieva vārdu. Tātad Dievs ir kā domas. Kad mēs lasām Bībeli, pareizi, tā ir. Mēs domājam, ko mēs lasām, un tās domas mūsējās ir ietērtas vārdos, un Dieva domas caur Bībeli pieskaras mūsu domām,
Un mums iznāk saruna ar debes tēvu caur Dievu vārdu. Pareizi? Ir tā kaut kā. Un tā viņš izskaidroja tam savam dēlam. Un tagad dēls saprata tēti un piekrita viņam. Viņš saprata, ka domas nevar redzēt, bet viņš zina, ka tās ir. Un tāpat viņš saprata, ka Dievs ir kā domas, ka Dievu mēs nevaram redzēt, bet mēs zinām, ka viņš ir. Pareizi? Man patīk šīs izskaidrojums. Pareizi? Tā. Protams, mēs lasām Bībeli, un Dievs runā uz mūsu domām caur Dievu vārdu. Jo Bībelē rakstīts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spieža dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Tas ir Ebrejiem vēstulē 4.12. Mums tagad jācenšas, mums šobrīd ir jācenšas domāt saskaņā ar Dieva gribu, ar Dieva domām. Un Dieva vārds, kā mēs zinām, ir līdzeklis, kas mums palīdz atšķirt labo no slikto un atbrīvoties no visliekā. Pareizi? Ir tā, Kristēr? Jā. Un kad mēs lasām Dieva vārdu, tad mēs atjaunojamies. Atjaunojas mūsu raksturs, garīgā dzīve, rodas mums prieks, cerība un mīlestība. Tātad Bībele saka, ka Dievs ir vārds. Tā mūsu doma ir ietērta vārdos. Un ka Dievs ir vārds. Kad mēs izsakām vārdu, piemēram, Jēzus, tad Jēzus ir šeit, pareizi. Viņš ir vārdā, viņš ir savā vārdā. Un mēs sastopamies ar Dievu, lasot rakstus. Dieva vārdu un Dieva domas pieskaras mūsu domām, neredzamajā pasaulē, un tad mums iznāk saruna ar debes tēvu caur Dieva vārdu. Labi izskaidrots. Ko? Tā ir, kad mēs lasām Bībeli, tā ir saruna ar debes tēvu caur Dieva vārdu, jo, kā mēs zinām, Dieva vārdi sarakstījuši svētā gara iedvesmo cilvēki. Tie ir svētā gara raksti, un tās ir Dieva domas. Mēs nevaram redzēt savas domas, bet mums tās ir. Mēs nevaram redzēt Dievu, bet Dievs ir. Mātiņ, tu viņu neredz, bet viņš ir. Tu savas domas arī neredz, bet viņas ir. Pareizi. Tāpat Dievu neredz. Un es tad uzdošu jautājumu, Mātiņ, piemēram tev. Mans jautājums, kam ir līdzīgs Dievs? Es kā teicu, Dievs ir līdzīgs domai. Ja jums nav nekādu domu, tad Dievam nav nekāda kanāla, ar kuru starpniecību viņš varētu ar mums sazināties. Mēs nevaram pieskārties Dievam ar rokām, bet mēs varam sastapt Dievu ar savām domām. Saproti? Mēs Dievu nevaram aizskārt ar roku. Nu tā, tu nevari paņemt. Bet ar savām domām tu sastopies ar Dievu. Un Dieva domas nāk caur Dieva vārdu, caur viņa svēto garu. Un viņa domas pieskarās mūsu domām šajā brīdī un šajā vietā, un mēs sastopamies ar Dievu. Forši? Paskaidroju. Un ja mēs neatjaunojam savu prātu pēc savas jaunpiedzimšanas, pēc nākšanas pie Dieva, tad Dievs nevarēs mums sevi atklāt. Daudz cilvēku, kā mēs zinām, kas nākuši pie Dieva, joprojām dzīvo pēc savu vecās domāšanas veida. Un vecā tavu domāšana ierobežo Dievu. Un savu nepareizu domāšanu tiek ierobežots arī Dievs. Un lai mēs staigātu ciešā sadraudzībā ar Dievu, mums ir nepieciešams atjaunot savu prātu, savu domu dzīvi. Un ja mēs neatjaunojam savu domu dzīvi, tad Dievs nevar nākt un sarunāties ar mums. Es visu nedēļu par šo lietu domāju, ierakstīju un pārdomāju.
Un es saprotu, ka Dievs nevar dzīvot mūsu piesārņotā prātā. Ja mums tur ir kaut kādas stulbas domas, Dievs, tā kā es salīdzināju, zinu kā, tā kā zivs nespēja dzīvot piesārņotā ūdenī, tā arī Dievs nevar atrasties, ja tavot prātā ir stulbas domas, kaut kādas pasaulīgas vai kaut kādas muļķīgas domas, Dievs tur nevar atrasties. Kaut kādas negatīvas domas vai kaut kādas, tu saproti, kādas domas. Tāpēc mums jāvajadzīgs, ka mēs pieņemam Jēzu, un ka mēs piedzimstam no augšas, mums ir jāatjauno savu domāšanu. Un lai caur mūsu dzīvi var izlausties mūsu ticība. Jo ticība, kā mēs zinām, nāk sadarbībā ar mūsu domām, jo ticība nāk, kā Bībelē teikts, ticība nāk no klausīšanās, bet spēja sadzirdēt no Dieva vārda. Tas ir krievu tulkojumā, tā rakstīts, ticība nāk no klausīšanās, no slīšaniem. Ticība nāk no klausīšanās, bet spēja sadzirdēt no Dieva vārda. Pašā iesākumā mums ir jāklausās. Caur klausīšanos Dieva vārds ienāk mūsu domās. Un caur mūsu domu dzīvi, kad mūsu domas ir saskaņā ar Dieva domām, tas iekļūst mūsu garā un rada mums ticību. Tāpēc mums ir jāatjauno savu domāšanu, lai mēs varētu pilnībā saprast Dieva vārdu. Un, protams, svētais gars mums palīdz, bez svētā gara mēs nevaram saprast Dieva vārdu, bet arī pašiem ir jāmaina savu domāšanu. Ja mēs nelasīsim Dieva vārdu un nesadzirdēsim no Dieva pareizās, tad mēs nevaram iegūt šo ticību. Jo ticība nāk no dzirdēšanas. Un ko mēs dzirdam? Mārtiņ, ko tu dzirdi? Kad mēs lasām Bībeli, ko tu dzirdi? Kad tu lasi Bībeli, ko tu dzirdi? Vārdus. Nu jā, mēs dzirdam vārdus, Dieva vārdus, un tie vārdi ietērti domās, ka mēs lasām, mēs domājam, pareizi, ko mēs lasām. Mēs jau nelasām automātiski. Kaut reizēm jau lasa ir automātiski, ka nav nekāda doma, bet pārsvarā jau mēs domājam, ko mēs lasām. Es lasu un domāju, cenšos domāt. Mūsu dzīves atver Dieva domas un rada mums ticību. Un savu ticību Dievs var darboties uz mums un uz citiem cilvēkiem. Lai atjaunot savas domas, mums ir jāspēr kaut kādi noteikti soļi. Pirmais solis mums ir jāatmet savu veco domāšanas veidu, savs vecais domāšanas veids un atgriezties projām no vecās negatīvās attieksmes un nonākt pie pozitīvas attieksmes. Ir kāds piemērs no Bībeles. Ir piemērs no Bībeles par Pēteri un par Jēzu. Jēzus Kristus mācekļi bija laivā, atcerieties šo raksturvietu, Galilejas jūrā bija, un kad bija tur tumša un vētraina nakts, un lasam no Bībeles, bet laiva bija jau jūras vidū, un viņi to mētāja, jo pūta pretvējš. Bet gājos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Un tad mācekļi viņu redzēja, pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks, un tie brēcais bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet droši prātu, es tas esmu, nebīstieties. Un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsu. Viņš tā teica, ja tu tas esi, tad liec man nāk par ūdens virsu. Un tūlīt Kristus lika Pēterim izkāpt ārā no laivas un iet pie viņu. Jo tur rakstīts, un viņš sacīja, nāc, un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Tātad Pēteris izdzirdēja šo pavēli, un viņš tūlīt savā prātā pieņēma šo Jēzus pavēli, un viņa doma pasauli tika atjaunota. Un Pēteris izmainīja savu domāšanu, no negatīvas domāšanas viņš pārgāja uz pozitīvu domāšanu. Viņš izmainīja savu domāšanu, jo cilvēks vienmēr darbojas saskaņā ar savām domām.
kad Pēteris bija izmainījis savas domas, ticībā viņu pārņēmus, un viņš spēja staigāt par ūdensvirsti. Pareizi, viņš gāja pa ūdensvirsti. Kad viņš domāja pozitīvi, ko viņš pieņēma, to, ko Jēzus teica, viņš gāja pa ūdensvirsti. Viņš attiecīgi rīkojās, izlēca no laivas, drosmīgi riskēja ar savu dzīvību un staigāja pa ūdeni. Runājot tā cilvēciski, mēs saprotam, ka Pēteris nekad nevarētu iet pa ūdeni, bet kad viņš pieņēma vārdu no Jēzus Kristus, viņa domāšana nekavējoties tika izmainīta. No negatīvas uz pozitīvu, pareizi. Jo brīnumi, visi brīnumi mūsu dzīvē seko mums atjaunotam prātam, bet tad lielu vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēca un sacīja, kungs, palīdzi man. Tātad, kad viņš paskatījās apkārt, Pēteris redzēja lielos viļņus un sāka atgriezties atpakaļ viņam vecā domāšana. Viņš pie sevis tā nodomāja, es taču esmu cilvēks, es eju pa ūdeni, bet es taču neesmu radīts, lai staigātu par ūdeni. Viņš izmainīja savu domu gaitu, un viņš domāja, ka nespēja staigāt pa ūdeni. Viņš sāka šaubīties pareizi un sāka grimt. Viņš saprata, ka viņš nespēja staigāt pa ūdeni, sāka grimt. Un tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, tad arī vējš nostājās. Tātad mēs saprotam, kad Pēteris saņēma reibu no Kristus, atjaunoja savu domu pasauli un sāka domāt, ka spēj staigāt pa ūdeni, viņš gāja pa ūdeni. Bet, kad viņš apgriez savu domāšanu otrādi un saprata, ka ūdeni staigāt nav iespējams, Pēteris sāk grimt. Pareizi. Ja mēs pieņemam jauno domāšanu, pozitīvo, tad mēs spējam daudz lietas. Kā mēs atgriežamies pie vecās domāšanas, tad mēs sākam grimt. Jo cilvēks saka, vispirms ieraudzīsi un tad noticēsi, ja? Bet Dievs saka, vispirms noticēsi un tad ieraudzīsi. Ir tā? Cilvēkam vispirms ir jāierauga un tad viņš tikai notic. Dievs saka, vispirms notic un tad ierauga. Neticīgiem tomam. Ko? Jā, neticīgiem tomam. Jā. Tātad ļoti svarīgi ir doma. Kā cilvēki domā, tā arī viņi rīkojas. Ja mēs, piemēram, domājam, ka mēs esam uzvarētāji, ja? Ka mēs domājam, ka mēs esam uzvarētāji, tad mēs rīkosimies arī kā uzvarētāji, pareizi, Kristē. Ja tu domās, ka tu esi uzvarētājs, es vienmēr par to boku. Ja tu domās, ka tu esi uzvarētājs, boks, tad tu arī rīkosies kā uzvarētājs. Bet ja mēs sāksim domāt, ka mēs nespējam uzvarēt, mēs arī neuzvarēsim. Es zinu, kā skatījos tādu boksu no Mairis Briedis, tas pareizi, Mairis Briedis boksējies ar kaut kā tur Vācija, Vācijas tas bija? Kaut kā viņš boksē nesen rādīja, un viņš tik pārliecināts latvieši tas puisis bija. Vai, un otrā raundā viņš to nokautē, viņš bija pārliecināts, ka viņš uzvarēs, un viņš arī uzvarēja. Bet es redzēju, ka tas nebija pārliecināts. Tas jau pašā sākumā kaut kā viņš tur uzbruka, bet tas Briedis, tas boksēns bija tik pārliecināts, ka tiešām es zināju, ka es arī biju pārliecināts, ka viņš uzvarēs. Tu arī Kristēri. Tur jau nebija šaubas pat. Tur jau ir tāda, ka cilvēks pārliecināts, to var redzēt. Bet citos sporta veidos bieži vien nekad nav pārliecināti, ka latvieši tur uzvarēs. Viņi nekad neuzvar gandrīz. Labi, ka boksā mums viens ir tāds, kas var uzvarēt. Jo ļoti svarīgi ir domāt kā uzvarētājiem. Tā ir tenis sportā. Ja tu domā, ka tu uzvarēsi, tie jau ir uzvar parasti. Sevišķi tie skrējie, tie nēģeri. Nav ievērojuši pa viņu. Viņi ļoti pārliecinoši. Nekristēs, skaties, tas sprinter. Viņi tik ļoti pārliecinoši, ka viņi jau tur plātās pirms to skrējienu, ko viņi uzvarēs. Viņi rāda, ka viņi čempioni vienmēr, ne? Vienmēr viņi saka, ka viņi uzvarēs, viņi tad saka, kas tu tāds, zini? Un viņi vienīgi uzvar un vēl tur. Viņi jau zina, ka viņi uzvarēs. Viņi pat nešaubās.
Tātad mums ir ļoti svarīgi atjaunot mūsu domas un domāt pozitīvi. Bija viens tāds gadījums, gribat dzirdēt kaut gadījumu, ko? Nu tāda gadījuma, no ko klausīt? Viens cilvēks, viņš bija pilnīgs ateists un pretinieks visam tam, kas notiek draudzē. Un pēc tam, kad viņš smagi saslima, kļuva viņš paralizēts, daļēji paralizēts. Nu, viss tā nebija paralizēts, bet kājas bija paralizēts. Un lēnām viņš gāja bojā tas cilvēks. Un beidzot viņš neredzēja citu izzeļu un ieradās draudzē un aicināja mācītāju, lai lūdzu viņš par viņu dziedināšanu. Pirms tam viņš par to draudzi smējās, aprunāja to draudzi un vispār slikti par viņu runāja, bet kad pašam notika šī nelaime, tad viss lielākais ateists griezās, jo nebija jau cits iespējas. Ārsti nedeva nekādu iespēju, nebija nekāds medikamenti, kas viņu varētu dziedināt no tās, es nezinu, kas viņam par paralīzi, kas par slimību bija, es to lasīju, bet viņš griezās pie draudzes, griezās pie mācītāja un teica, ka, lai lūdzu par viņu dziedināšanu. Un mācītājs par viņu draudzē lūdza, un šis cilvēks tā dziedināts. Es domāju, viņš nekāda cerība viņam nebija. Viņš atnāca uz draudzi, lūdzu, un piecēlās no ratiņiem un sāk staigāt. Un viss sāk klātesoši aplaudēt un slava Dievam, tur viss priecājās. Bet un nākošā svētdienā jau viņš atnāca uz draudzi pats ar savām kājām, tas cilvēks. Bet viņam vēl kaut kāda vajadzība bija, un viņš aizgāja pēc dievkalpojuma uz mācītāju kabineti. Viņš zālē neprasīja, bet pēc šos prediķi, kad mācītājs beidz sludināt, aizgāja pie mācītāju uz kabineti, un atkal viņš prasīja mācītājiem, lai viņš atkal pa viņu lūdz par kaut kādu lietu, bet mācītājs bija ļoti aizņemts, zin kā citreiz mācītāji ļoti aizņemti, un nevarēja viņš atrast laiku lūgt, viņam tur daudz cilvēku un visādas lietas, un zin kā ir reizēm, ka nevar. Tanī brīdī palūgt par viņu. Un viņam sākās dusmas pret to mācītāju. Un viņš visu to dziedināšanu, ko viņš visu tādas pozitīvās domas, ko viņš bija saņēmis, ka Dievs atkal ir un ka viņš ir dziedināts, viņš atkal apmainīja pret savu iepriekšējo domāšanas veidu, un atkal viņa atgriezās viņa vecais es. Un viņš sāka dusmoties uz to mācītāju, ka viņš nespēja par viņu lūgt. Un viņš izgāja ārā no šī kantora, dusmīgs devās uz savu automobīlu, un viņš nokrita uz ceļa un nācās izsaukt ātro palīdzību. Un atkal viņa tā slimība atgriezās pie viņu. Tik nogādāts slimnīcā viņš un... Kāpēc tā viņam notika, kā mēs domājam? Domāšana. Ko? Domāšana atgriezās vecā. Tāpēc, ka viņš izmainīja savu domāšanas veidu atkal, atgriezās pie savas vecās domāšanas. Un Dieva spēks atstāja viņu. Līdzīgi kā Pēterim, pareizi. Līdzīgs tāds gadījums kā Pēterim. Viņš pieļāva šaubas, Pēteris pieļāva šaubas un sāka slīgt Galilejas jūrā. Tāpat šis cilvēks, kad ir cilvēks, kur pieļauj šaubas par kādu, ka tu esi kaut vai dziedināts, tev visu laiku ir jātic un jāslavē Dievs un jābūt pārliecinātam par savu dziedināšanu līdz galam, un vienmēr ir jāslavē Dievs un jāpateicas. Man arī tā bija, ka man bija dziedināja Dievs sirdi, man bija sirds aritmija, un Dievs dziedināja man sirdi, bet man kaut kur pēc kāda laika, arī uznāca tādi simptomi, kaut kā sirds bišķiņ ieglopējās kaut kur pāris reizes, un ja es būtu padevies kaut kādām šaubām, es domāju, man būtu atgriezusies tā slimība. Bet es pastāvēju pie to, ka es esmu dziedināts, es pateicu uz Dievam, ka tu esi man dziedinājis, un nekādas simptomi man, es pateicu, lai viņi nāk pie manīm, es viņus nepieņemu, visi esmu dziedināts un cauri, es biju pārliecināts, un viss patriec prom tos simptomus un visu, un nepieļāva šīs šaubas, un viss pārgāja. Aizgāja prom tās sirds klopes, un līdz šai dienai vairāk neklopējās. Tāds viens pārbaudījums bija, tā kā, es domāju, pat Dievs pieļāva
tāda situācija, lai viņš pārbaudīja, cik es esmu uzticīgs viņam, cik es esmu uzticīgs viņa dziedināšanai. Tāpēc mums, kad arī mēs saņemam šo dziedināšanu, mēs nevaram atgriezties pie veco domāšanu. Jādomā tas, kas ir rakstīts Bībelē, jādomā Dieva domas. Jo cilvēkam var nākt bailes par kaut ko, un viņš atkal var kļūt par upuri kādai slimībai. Jo mēs zinām, ka domas ir ļoti svarīgas, un mums nevajag atteikties no šīm savām jaunajām domām, ko mēs esam saņēmuši no Dieva vārdu, no Dieva, ka Dievs ir mūs dziedinājis, ka mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, ka mēs esam izglābti, ka mums ir mūžīgā dzīvība. No visām šīm pozitīvām domām nevajag atteikties, jo tas var mums kaitēt. Jo mums absolūti pozitīvām jābūt domāšanai. Mēs nevaram pieļaut nevienu negatīvu domu, lai mums ienāk prātā. Jo Dievs, kā mēs zinām, ir gaisma, pareizi. Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsības. Viss negatīvais nav no Dievs. Jebkura negatīva doma, Aiga arī to zina. Viss, ko tu domā negatīvi, tas nav no Dieva. Jo Dievs ir gaisma. Dievā nav nekā negatīva. Viss ir pozitīvs. Tāpēc mums jāpiepilda savs prāts ar rakstiem, Dieva vārdu, un jo Dieva vārds ir pilns ar visu pozitīvu. Mums jābūt Dieva vārdu vadītiem, svētā gara vadītiem un svētā gara iedvesmotiem cilvēkiem. Jo, kā mēs zinām, Dieva vārdu sarakstījuši svētā gara iedvesmoti cilvēki. Un Dieva vārds runā uz mums, mums jāpieņem, un mēs jādomā pozitīvi. Jācenšas domāt, cik vien iespējams pozitīvi. Ja arī kāds negatīvs domas nāk, mums jāatrāda viņas, jo tas mums var nodarīt tikai sliktāk. Un otrs solis, pirmais solis mums ir jāizmaina savu veco domāšanu pret jaunu domāšanu, pozitīvu domāšanu, otrs solis. Un otrs mums ir pastāvīgi jātrenē savas domas brīnumu izpausmē, jādomā par brīnumiem. Un to mēs varam, tos brīnumus mēs varam, kur redzēt? Dieva brīnumus. Bībelē, pareizi. Kristus, piemēram, mācekļu dzīvē mēs varam redzēt brīnumus. Piemēram, kad mēs lasām, kad Jēzus pabaroja cilvēks ar 5 maizēm un 2 zivīm. Pabaroja 5000 vīrus, neskaitot sievas un ar bērniem. Tas ir brīnums, pareizi. Kāpēc Dievs šo brīnumu tieši runā uz mums? Jo šie brīnumi ietekmē mūsu dzīvi un liekot saprast, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Varbūt es necitēšu, jūs jau esat zināt visu šo rakstu lietu par tām 5 maizēm un 2 zivīm. Nepārlasīšu visu šo, bet mēs zinām, ka viņš pabaroja un visi ēda un paēda un salasīja no atliškām druskām pilnus 12 grozus. Un to, kas bija pēduši, bija 5000, neskaitot sievas un bērnus. Tātad ir lietas, kas viņas ir galīgi neiespējams. Pareiz, ko tu iedomājies, kā tu vari padarot ar 5 maizēm, 2 zivīm tik daudz cilvēku? Bet Dievs rada neiespējamu un pa iespējamu. Un es gribu izstāstīt vienu piemēru no dzīves. No viena mācītāja dzīves. Man ļoti tāda mīļa mācītāja, ko es katru dienu klausos gandrīz, kas man dzīvi ļoti arī ietekmē. Es gribu dzirdēt šo gadījumu. Kā mēs zinām, mācītājiem Vladimiram un Ķenam bija liela draudze Ņepetrovskā. Un viņš saņēma no svētā gara, svētais gars uzrunāja viņu, ka viņam arī jāatver draudze Kijevā.
Viņš to redzēja vīzijā, viņš redzēja garā, kā 4. dimensija, ka Kieva viņam būs liela draudze, un viņš paklausīja svētam garam un brauc uz Kievu, lai atvērtu sev šo draudzi Kievā. Viņiem jau nebija tur no sākuma nekā. Draudze bija Ņepetrovskā, tur daudziem tūkstošiem cilvēku, bet Kievā nekā viņiem nebija. Viņiem pat telpas nebija nekā. Un viņi tur īrēja no sākuma kaut kādas telpas. Nu, bet viņiem vajadzēja pašiem savas telpas. Bet nebija ne nauda un nebija arī vieta. Un viņi, katru svētdienu īrēja šīs telpas, bet viņi saprata, ka vajadzīgs arī pašam savas telpas. Draudz liela, aug draudz, un telpas arī īrēt ir dārgi un nav pārāk izdevīgi varbūt, ja pašiem nav savu vietu, kur apmesties, pašiem savas telpas, pašiem savu kabineti. Un draudzē tenī laikā bija tikai $1500, kā viņš teica man, viņam kabatā bija $1500. Un tas ir kā 5 maizes un 2 zivis pareizi. Un tad viņš braucot pa ceļu, noskatīja kādu ēku un piebrauc pie tās un nolēma ar šiem īpašniekiem aprunāties. Viņam sirdī bija pārliecība, ka šī ēka varētu būt īstā. Iedomājies, tu brauc par Rīgu, ja? Noskaties vienu ēku, kaut šī varētu būt īstā, tu davai pērkam. Mums būtu tāda pārliecība. Nauda nav kabatā. 1500, kur tu nopirks zemi, telpu, visas telpas, viss draugi. Viņš ieiet šajā ēkā, Muņķans ieiet ēkā un paziņo šiem firmas, kas tā firma, kad tā ēka pieder, ko jūs klausāties? Viņš paziņo viņiem, saka, viņš vēlas pirkt šo ēku. Ja tur baigi, šefi tādi, sēž tādi, biezie, tur kaut kādi firmači, viņi baigi nobrīnos, ko tad cilvēks atnāk pēkšņi, un tā kā no debesīm nokrits uzreiz priekšņi pirks viņiem to telpas, viss, un nauda būs. Viņš ar nosauc pat summu 2 miljonu maksāt, iedomāju, mūsdienās, kur tāda nauda uzreiz cilvēks atnāk un maksās viņiem. Viņam īstenībā nav tā nauda, viņš pasaka viņiem. Tas arī interesanti, kā viņš tā viņam izdevās ar kaut kādu tiešām brīnumu. Ka viņš vēlas pirkt šo naudu, šo ēku, viņš pasaka. Bet viņš jau viņiem nesaka, viņam nauda nav. Un viņš viņiem saka, ka šiem biznesmeņiem, kam šī ēka pieder un ka viņš autoritīvi tā un pārliecību saka, ka viņš viņu vēlas pirkt, un viņam mieru pārdot viņi, un viņš jau pasaka, kādā laikā viņiem jāizvācās no šīs ēkas, un viņi, protams, tādi priecīgi varbūt tas viņam viņam tā summa likās pieņemama, un viņi bija mieri, bet viņi piekrita tam darījumam par 2 miljoniem. Iedomājies, viņš viņam uzliek termiņu, kā viņam jāizvācās ar naudu, te viņam nav. Iedomājies, tu varētu tā bez naudas pirkt. Un pasaka, jāizvācās. Viņam kabatā tik $1500. Bet viņš ir riskēja. Un viņš tagad draudzē notiek nākušas dievkalpojums, viņš visai draudzē paziņo, ka viņi pērk tās telpas, un viņš nesaka tai draudzē, ka nav nauda arī. Mēs pērkam telpas, viss, ka mums būs tur, un tā draudze visu pieņem to visu, un viss brauc uz tām telpām, un no tās draudzes pārstāv, un visu laiku tos tur saka, lai fiksāk vārdsās ārā, ka viņiem janāk iekšā. Tie, kamēr no viena gala vārdsās ārā, tie otrā galā tur krāmē, taisa remonti, nauda te nav. Tie jau visu remontā, visu tās telpas jau tur taisa, tie vārdsās ārā, visu tās iekārtas, otrā galā tie jau sāk jau remontēt, visu jau tur taisa, remonti, visu viņam tā naudiņi, tur jau kāds ir vairāk noziedo, lai ir ko remontēt, bet nauda joprojām nav. Un tad viņš lūdz Dievu Muņķens, un pēkšņi viņš saņem no Dievu, ka par šīm telpām Dievs viņam pasaka, svētais gars, 2 cilvēki samaksās. Un reāli, pēc kāda laika uzrādās viens cilvēks, pirms samaksā 1 miljonu.
iedod vienkārši miljonu, kaut kāds biznes viens uzraudas, un iedod miljonu, bet vēl paliek 1 miljons, ko ir maksāt. Tur bija vēl miljons par remontu, nu, tur tas pirmais laikam vairāk iedēļ, nu, tad tur kopā, es nezinu, kā viņi tur sametās, bet 1 miljons viņam trūka. Un vēl palika dažas dienas tur līdz, vai nedēļa, vai kāds dažas dienas līdz, ka bija jau nenomaksā viss tas darījums. Un tu taču nevar, nu, jau apsolījis, un tu esi vēl visu tos tur pasteidzinājis, visu, un tu esi pateicis, nu, ka tu pērk to. Man nav viņam tas miljons vēl. Un, ja domāju, viņš lūdz Dievu krīt uz ceļiem un lūdz visu nakti cauram naktīm, cauram dienām. Un pirmspēdējā dienā laikam, vai kādu, nu, es tieši precīzi nepateikšu, atnācis viens cilvēks un nolika uz galvu miljonu. Un tātad, kad mēs šos brīnumus dzirdam, kad mēs viņus lasām Bībelē, tas palīdz mums atjaunot prātu un piepildīt mūs ar pozitīvu domāšanu, pareizi. Un Dievvārds mums māca domāt tātad brīnumu izteiksmē. Ka mēs lasām Dievu vārdā šos brīnumus, ka mēs viņus pieņemam, kā Jēzus pabaroja ar 5 maizēm un 2 zivīm 5000, tā mēs arī redzam, kas notiek cita cilvēka dzīvēs, tie paši brīnumi notiek, kas notika toreiz, pareizi, kas notika pirms 2000 gadiem, tikai citādākā veidā, bet tā paši brīnumi notiek. Tātad arī mums jāmācās dzīvot šajā brīnumu izteiksmē, un es ticu, ka Dievs darbosies un dos mums arī tos brīnumus. Un 3. solis, par ko es domāju, kas mums varētu izmainīt mūsu domāšanu pilnībā, atjaunot mūsu domāšanu, atjaunot mūsu prātu, ir orientēties uz panākumiem. Mums vajag savu prātu piesātināt ar uzvaras apziņu, ar lielumu apziņu. Jo Dievs nekad necieš sakāves. Krister, tu zini? Tu nekad nedrīkst tikt sakauts. Dievam nepatīk sakāves. Ja mēs domājam Dieva domas, un mēs saņemam no Dieva, tad mēs nekad necietīsim sakāvi, bet vienmēr būsim panākums. Jo Dievs nekad nezaudē karu, jo viņš ir vienīgais uzvarētājs. Un mums arī pašiem jāgūst šī uzvaras apziņa. Jo Dievam nekad nekas netrūkst, pareizi. Šī apziņa ir ļoti svarīga. Ja, piemēram, mums ir mazvērtības kompleks, mazvērtība, ja? Piemēram, nabadzības apziņa. Ja mēs esam tā kā nabadzīgi. Un slimīgi, mēs visu laiku domājam, ka mēs esam slimi un mums ir sakāli, tad Dievs nespējas ar mums darboties. Ja mēs domāsim, oi, kādi mēs esam nabadzīgi, mums nekā nav, mēs esam tādi nabadzīgi un slimi un tā, tad Dievs nespējas ar mums darboties. Dievs ir mums palīgs, protams, un Dievs grib, lai mēs dzīvojam pārpilnībā. Jo Dievs ir mūsu panākuma un Dievs ir mūsu uzvara. Kā mēs zinām, ja, piemēram, cilvēki, ja, 2 cilvēki, piemēram, nav vienā prātā, ja nav vienā prātā, viņi nevar kopā strādāt, grūti strādāt kopā, pareizi, tur es zinu darbietā, ja jūs neesat, piemēram, tā grūti strādāt. Tāpat arī ar Dievu. Mēs nevaram strādāt kopā ar Dievu, ar Svēto garu, ja mēs neesam ar viņu vienā prātā. Tāpēc mums jāiegūst šī dievišķa apziņa, jāatjauno savs prāts, nepārtraukti domājot par panākumiem, par uzvarām, par pārpilnību. Un kad mēs saņemsim šo atjaunošanu savās domās, kad mēs būsim pilnībā atjaunojuši savu domāšanas procesu, tad mēs arī būsim spējīgi saņemt remu no Dieva. Jo mums droši un pārliecinoši jāuzņem Dieva vārds savu domu dzīvē. Un savu lūkšanā, Mātiņ, tu zini? Caur lūkšanā mēs saņemam savu ticību. Un caur lūkšanā mēs esam spējīgi celties uz augšu. Caur lūkšanām, caur Dievu lūkšanām, caur sarunām ar Dievu, caur Dievu domām. Kad Dievs
darbos, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs sarunājamies viņu, kad mēs lūdzam, tad Dieva domas sajiet ar mūsu domām kopā. Un mēs domājam par Bībeli, par Dievu vārdu. Un mēs domājam pozitīvi tad. Mēs domājam kā uzvarētāji. Jo Jēzus Kristus kāds ir vakar un šodien tas pats un mūžīgi, pareizi? Ebrejiem 13.8 rakstīts Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Dievs nekad nemainās. Un Dieva vārds nekad nekrīt zemē, nenesot augļus, pareizi? Dieva vārds vienmēr ir pozitīvs. Ja mēs dzīvosim pēc Dieva vārda, pēc Dieva principiem, tad mūsu dzīve vienmēr būs pozitīva. Jo Dieva vārdā Jēzus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šī ir Aigai mīļākā rakstiena. Vai man mīļākā? Vai man mīļākā? Es Aigai vienmēr to saku, kad viņi grib ēst, es saku, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mēs esam Dieva bērni, mums ir jādzīvo ticībā. Jo mēs, neskatoties uz mūsu ādas krāsu, neskatoties uz mūsu tautību, vai mēs esam tur mēģeri vai kaut kādi, kāds visādi tie melnādas krāsa, piemēram, tiem, kādi tiem no tiem, ka mums ir baltā āda krāsa, mēs, ka tie zelteni kaut kādi arī ir. Nē, Ķīniešiem, ja kaut. Neskatoties uz ādas krāsu, mēs visi piedaram Jēzus Kristus tautai. Es nejās, nav tā? Tur dažādas tas āda krāsas. Zeltenākai. Zeltenākai. Viņiem ir kaut kā tāda ādas krāsa tāda. Ne melna, ne balta, bet tāda ir kaut kā. Zeltena varbūt nav, bet kaut kāda tāda ir. Es nezinu kāda viņiem, bet tāda vidi starp baltu un melnu kaut kā ir tāda. Bet mums nav jāskatās uz mūsu ādas krāsu, jo mēs visi piedaram Dieva tautai, neskatoties uz mūsu nacionalitāti. Un mēs visi domājam caur viņa domāšanu, caur Dieva domāšanu. Mums ir jāatjauno savs prāts un jāpārveido mūsu domu dzīve. Un mums ir jādomā lielas domas. Un mums jāsapņo, mums ir jāsapņo. Ka mēs esam lieli, ka mēs esam vareni, ka mēs visu spējam. Jo mēs zinām, ka mums ir tikai viena dzīve. Kristē, tu zini, viena dzīve šeit mums ir, viena dzīve, kas jānodzīvo šeit ir zemes. Tāpēc mēs nevaram vādīties šajos pasaules mēslošanos dubļos. Nevar vādīties un kļūdaini dzīvot. Jo vairāk cits iespējas nebūs. Viena dzīve. Un šī dzīve ļoti dārga Dieva acīs. Tāpēc mums katram šajā pasaulē ir jāizdara, ko mēs varam izdarīt. Un Jēzus Kristus mājo katru ticīgu cilvēku sirdī, pareizi ar svēto garu. Pareizi katru ticīgu cilvēku sirdī mājo Jēzus Kristus. Un tas ir jāparādās mūsu dzīvēs. Nav tā? Un Jēzus Kristus ir tikpat spēcīgs, kāds viņš bija pirms 2000 gadiem. Un mēs varam atjaunot savu domāšanu, tad, kad mēs ieliekam savā sirdī Jēzus Kristus domas, domājot pozitīvi, domājot brīnumu domas un domājot par uzvarām un panākumiem, par pārpilnību. Ka mēs visi šī domājam, tās mums nes uzvaru mūsu dzīvē. Un, ka mēs domājam šīs pozitīvās domas, mēs redzam lielas brīnums savās dzīvēs un kalpošanā arī draudzē. Un Efeziešiem 3:20 ir rakstīts: bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam.
lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz auģu audzēm mūžu mūžos. Kad mēs, Bībele saka, kad mēs lūdzam un saprotam, jo Dievs, kā mēs zinām, jo Dievs var izdarīt daudz vairāk par to, ko mēs lūdzam un ko mēs saprotam. Pareizi. Dievs var vairāk mūsu dzīvēs izdarīt lielas lietas. Tāpēc ir svarīgi, par ko mēs domājam. Svarīgi, vai mēs domājam par nabadzību, vai mēs domājam par slimībām, vai mēs domājam par neiespējamām lietām, vai mēs domājam negatīvas domas, vai mēs domājam par sakāvēm. Ja mēs domājam šādas domas, tad Dievs nav kanāls, caur kuru viņš var darboties. Ja mēs domājam, ka mēs esam tādi nabadzīgi, ka mēs esam slīmi, neko mēs nevaram, ka mēs esam sakauti, tad Dievs nevar caur mums darboties. Bet, kad mēs atjaunojam savu domu dzīvi, tad Dievs vēlas daudz vairāk no mums, lai mēs domājam un lūdzam un saprotam un atjaunojam savu domāšanu. Tāpēc mums ir nepieciešams lasīt Bībeli. Un nevaram Bībeli mēs lasīt tā reliģiozi. Mēs nevaram Bībeli lasīt kā vēstures grāmatu, pareizi kaut kādā vēsture, tas toreiz bija. Bet mums Bībeli jālasa, lai mēs barot savu prātu un atjaunot savu domu dzīvi. Lai Dievs varētu darboties mūsu dzīvē un mums notiktu lielas lietas, ar kurām mēs varētu pagodināt Dievu. Un tad Dieva spēks plūdīs caur mums, pareizi. Tātad mums ir jādomā pozitīvi, jādomā pozitīvas domas, jādomā kā uzvarētājiem, pārliecinošiem, jāatjauno savas domas. Un es ticu, ka Dievs pie katra cilvēka var darboties, un mēs varam sasniegt vairāk nekā mēs lūdzam un saprotam. Pareizi? Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, es ticu, ka mēs būsim uzvarētāji. Pareizi? Un mēs dzīvē daudz ko sasniegsim. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Būsim uzvarētāji. Domāsim pozitīvi.